Festivāla otrajā dienā notika izglītojošs seminārs par maskošanās tradīcijām, kurā tika stāstīts par dažādu folkloras kopu pieredzi masku gājienos, iepazīstināts ar tradicionālajām dažādu valstu un reģionu maskām, kā arī pētīts kopīgais un atšķirīgais semināra dalībnieku maskošanās kultūrās. Patīkamu pārsteigumu bija sagatavojuši festivāla dalībnieki no Igaunijas, kas savu stāstījumu papildināja ar skaļām dziesmām un rituālām darbībām. Bet semināra īpašais viesis bija folkloras skolotājs Eero Peltonens no Somijas, kas klātesošos iepazīstināja ar savu pētījumu par Somijas maskošanās tradīcijām. Soma pētniekam šī bija jau otrā reize Salacgrīvā, un iepriekšējā reizē iegūtos foto un video materiālus viņš jau demonstrēja saviem skolniekiem Somijā, stāstotiem par Latvijas maskošanās tradīcijām. Kamdēļ tad šādā te trakā svētdienas dienā izlēmāt tā kā doties ārā no mājas un šo festivālu? Vienkārši vajag paskatīties kaut ko ne tā kā ikdienā ir. Mēs vakar arī bijām jakts piestātnē, skatījāmies tās maskas, ko rādīja individuāli. Tad aizgājām uz kultūras namu, paskatījāmies viņam tās rotes. Ļoti interesanti bija. Tā nav ikdiena. Sakiet, vai jūsu ģimenē arī kādu no šīm tradīcijām jūs piekopjat? It kā mēs paši nē. Mums ir meita, kurai patīk tādas lietas. Šodien taču ir meteņi. Ir jāripinās no kalna, ir jāstaigā maskā, ir jāpilda visādi auglības un visādi rituāli. Un vienkārši te ir jābūt, te nedrīkst nebūt. Cik tad šīs tradīcijas ir jūsu ģimenē tā kā iecienīta? Reku mana kaza. Vakardien masku tradīcijā taisīju masku, šo te kaziņu. Pagāja 2 stundas darbiņā, bet iznākums man ļoti patīk. Izstāsti, kas tad tu mums esi šodien? Kaziņa. Tu pati arī taisīji to masku? Nē, Īčuks. Palīdzēja tev, jā? Jā, bet pati rekūs tādu sameklēs jau jostiņu un tā viss tāda. Un kā tev šodien te patīk? Labi. Vispār jaunajam ļoti interesē. Viņiem patīk, bet viņi varbūt nedaudz kaunās, bet viņiem vajag palīdzēt pārvarēt to tā kā mazo šķērslīt, un viņi ir gatavi gan dančus lekt, gan maskoties, gan piedalīties visā tajā, jo tas jau viss ir interesanti un atraktīvi un jautri, un jūs jau redzat, kas te notiek.
vakarā, lai dzīvoja no visveicuma, cara tīruma, lai dzīvoja no visveicuma, tīruma. Malači, uztaviet saukras peitelēvi, lai jums vienkārši prieks uz šim tačot gribēšanu viss labākais. Kā jau teicu, būs arī ko nodarties. Paldies, paldies.